šodien es dodos vizītē pie ārsta. Es esmu šodien atnākusi vizītē pie daktera, pie flebologa, vēnu ķirurga Jura Rīta. Un vispār es sākumā biju domājusi viņam piedāvāt citādākus spēles noteikumus, ka nevis viņš man uzdos jautājumus, bet es viņam. Bet viņš vienalga man vispirms novilka bikses. Bet nu labi. Pie mums ir bez bēdām. Jā. Tā kā, bet mēs varam līdz ar to, mēs varam tagad samainīties vietām, kad es uzdodu jautājumus, nevis tu. Tā mēs arī darām, jā. Tā mēs arī darām. Labi, pirmais jautājums ir tāds. Kur tu meklē informāciju, ja tu kaut ko nezini? Bet es visu zinu, man nav jāmeklē informācija. Labi, bet tomēr, ja tu kaut ko nezini, tu mēdz meklēt kādreiz informāciju kaut kur. Ja man vajag atrast informāciju, tad māte Google. Māte Google. Nu redz, bet vai tu zini, ko par tevi raksta Google? Es cenšos neskatīties, es to mēģinu nedarīt, jo tas nav pārāk veselīgi. Principā Google par tevi stāsta daudz un stāsta vairākas lietas, bet mēs varētu pārbaudīt. Vai tu zini, ko par tevi Google stāstīja 2024. gada 5. februārī? To, ka es nezinu. Pagājušā gada 5. februārī dakteris Juris Rīts atsāka pieņemšanu Daugavpils centra poliklinikā. Tā ir taisnība, jā. Tā ir taisnība. Nu labi, vēl viens jautājums. Vai tu zini, ko Google par tevi rakstīja 2023. gada 3. oktobrī? Nu, droši vien, ka es sāku pieņemt Siguldā. Nē, 23. gada 23. oktobrī bija RTV sižets par Gaujas klubu. Mans brālis tātad nolēma, ka vajag iegādāties īpašumu, kurā turēt savus automašīnas kolekciju. Un tā mums iekrita šitas te reģions un šitā te ēka lielā un arī garāžas tur blakus. Tas viss nāca komplektā un tāpēc mēs te sākām rūpīgi saimniekot. Jau šausmīgi daudz gadi pagājuši, jau turpat no 18. gada jau pasties, cik daudz gadi. Tā tad tūlīt būs 6 gadi. 6-7 vienā mirklī, jā. Un liekas, ka mēs tikko ienācām. Bet atkal, ja tā paskatās no malas, kur šitas ir sataisīta zāle smuki un jumti nomainīti, tagad arī visi logi jau ir salikti. Klausies, uz tevi bieži skatās no apakšas uz augšu? Man vienmēr skatās no apakšas uz augšu. Ļoti reti, kad otrādi. Nu, klausies, kamēr tramvajs tev aizgājis, tagad ātrie jautājumi. Pirmais jautājums, teja vai kafija? Kafija ar pienu. Bet bez cukura. Bet bez cukura, labi, pierakstīju. Rīts vai vakars? Vakars. Rītam svarīgāks ir vakars. Jā. Slēpes vai velospēds? Sniegdiels. Pīrādziņa, speķa pīrādziņa vai kūka? Speķa pīrādziņa. Kino vai teātris? Teātris. Laba grāmata vai filma? Pēdējā laikā filma. Tu esi visus citus Juras Rītus izspiedis no Googles un droši vari skatīties, jo bildēs esi tikpat pievilcīgs kā dzīvē. Un ir arī drusku jaunākas, drusku senākas bildes, bet viss ir ok. Kāda ir pēdējā jaunākā ziņa par tevi Google? Decembris, 24. gada decembris. Kad es atklāju savu klīniku, droši vien. Un zini, kas ir jocīgi? Par tavu klīniku nav ne vārda, bet Ārsts LV, žurnāls Ārsts LV ir nopublicējis tavu rakstu. Nu, tēma, protams, tā pati par varikozām vēnām un tavu specialitāti. Jā. To es šatad mēģinu darīt. Ja. Mēģinu uzstāties konferencēs, mēģinu rakstīt rakstus, kad uznāk iedvesma, un šatad viņi arī uznāk. Pagājušais gads noslēdzās ar to, ka es atvēru Juglā savu klīniku, savu prakses vietu. Tagad, respektīvi, visām citām vietām man ir arī savs štābiņš, kas droši vien katram ārstam ir arī, droši vien, kad ir vajadzīgs un ir zināmā mērā varbūt arī profesionālās dzīves tāds nozīmīgs sasniegums, atvērt savu privātu praksi. Un to es esmu izdarījis pagājušā gada norietā. Tātad pagājušais gads noslēdzās uz pozitīvas nots. Mēs sākām pieņemt un strādāt un operēt savā klinikā. Tas priecē. Paralēli tam turpinam arī visas citas vietas, tā kā šodien, piemēram, Sigulda. Vai tu vari teikt, ka klīnika Juglā, ka tas ir pagājušā gada svarīgākais notikums?
Noteikti, kad viens nojūt, tas tāds salīdzinoši grandiozs darbs, lai to izdarītu, gan emocionāli, gan fiziski, gan finansiāli. Un, tas savā ziņā ir noslēdzies, un tagad nākošais gads būs tam veltīts, lai piepildītu to visu ar pacientiem, ar darbiem un tā tālāk. Un cik ilgi tu jau esi Siguldā? Es domāju, ka es Siguldā esmu jau labu laiku, no 2023. gada augusta apmēram tā. Kas ir tas, ko tu gribi izdarīt savā dzīvē vēl? Tas ļoti filozofisks jautājums. Sēdēt kioskā un tirgot ieejas biļetes, tu kaut kad rakstīji. Nē, tad es tādos rakursos, tad es droši vien, ka gribētu varbūt tās, lai kioskā sēž kāds cits, bet tad es gribu savu restorānu. Tas gan man liekas, ka tad, kad pienāk kaut kāds zināms briedumu gadi, kad negribās iet uz darbu, bet gribās iziet cilvēkos un aicināt pie sevīm, tad es gribētu savu restorānu. Jā. Te nevarētu būt restorāns? Varētu, mums jau ir projekts restorānam. Jā? Mums jau ir, tas bija tā, ekonomikas un kultūras augstskolas studenti, ekonomikas kultūras augstskolas studenti, vienu no projektiem uztaisīja arī restorānu, visu restorānu virtuvi un āra terasi un visu, tā ka mums ir iestrādnes jau ir. Redz, lēnu garu uz pensiju, es tā kā virzos, uz pensiju virzos. Mēs pārbaudām kur asinsvadus un ar lielu prieku varam paziņot, ka konkrētā pacienta ir pilnīgi vesela. Jā, un tad, kad brauc kaut kur operēt, tad ir 3 čemodāniņi. Jā. Jā, tas nozīmē, ka tu brauc ar visiem saviem instrumentiem, jā? Jā. Un, principā, tev ir tikai zāle. Jā. Zāle un apkalpojošais medpersonāls, jā? Apkalpojošais personāls īsti nav vajadzīgs, jo mēs 2 ar māsiņu braucam, un tad mēs tev ir arī pašam savu māsiņu, jā? Man ir 2 māsiņas pat, un man ir tādā ziņā... Tā anestēzija tādā gadījumā ir lokālā tikai, jā? Viens ārstē pašlaik lokāla anestēzijā. Atsāpina tikai to daļu, kas ir vajadzīga, un cilvēks ir pie pilnas apziņas, principā, var sēsties pie stūras un braukt uzreiz, un nav nekāda, teiksim, tāda baigie ierobežojumi. Arī fiziskās aktivitātes mūsdienās vairs nav ierobežotas. Šī ir vērtība maniem vecākiem lauku mājās Artāts biju un platas spēlējām. Un tāpēc jautājums, Raimonds Pauls vai Imants Kalniņš? Raimonds Pauls. Roks vai klasika? Roks. Koncerts Siguldas Pilsdrupās vai koncertzālē? Pilsdrupās. Tu kaut ko spēlē pats? Basketbolu šeit. Un tu teici, ka tu arī uz nerviem dažkārt spēlē? Un uz nerviem, jā. Uz nerviem daudz labāk nekā basketbolu. Vizītkartes noslēgumā sausais atlikums, jautājumu cikls, ja pareizāk sakot, tāds pārdomas par tēmu, kas būtu, ja nebūtu. Ja nebūtu Juris Rīts un Jānis Rīts, tad visticamākais šeit Gaujas klubs vēl joprojām būtu grausts. Viņš pakāpeniski iet postā, vai jau būtu aizgājis postā. Varbūt, ka būtu jau nojaukts. Un varbūt, ka te būtu smuka zaļa zālīte, kas varbūt kādam patiktu labāk. Kas to zina? Un tad iedarās tas jautājums, ceļojumi vai jauna logi Gaujas klubam? Pēdējos 5 gadus logi, jumti un uzturēšana, viss mums aiziet šeit. Tā kā ceļojam mazāk sanāk. Jā, bet ja te būtu zaļa zālīte, tad šeit nebūtu tas, ko jūs ar ģimeni dariet, kā vairākas reizes gadā šeit ir notikumi un Gaujas klubs dzīvo, varbūt citādāku dzīvi nekā padomu laikos, bet dzīvo? Mēs netaisamies reanimēt padomu laikus. Man absolūti nav nekāds ne uzdevums, ne vēlme. Man padomu laiki dziļi ir iebjās, un es pat nedomāju, ka tad zāle bija zaļāka un kaut kas labāks. Man liekas, ka viss bija slikti. Vienkārši man liekas, ka šī ir tāda interesanta celtne ar to, ka ir liels laukums zem jumta, ir laba lokalizācija un liels potenciāls. Un tas potenciāls jāizmanto. Tik vien kā 5000 kvadrātmetru potenciāls apmēram, ja? 5000 kvadrātmetru potenciāls, jā. Un jau turpat 7 gadus audzēts potenciāls, jā? Jā, un vēl, kā teikt, potenciāls tas jau skatu nākotnē. Tātad tur vēl ir, kā teikt, vīlēt un vīlēt. Mums būs ko darīt vēl vismaz 7 gadus.
Nu jā, un ja nebūtu Juris Rīts, tad droši vien, ka Latvijā būtu par vienu talantīgu vēju ķirurgu mazāk. Ja? Un, ja nebūtu Juris Rīts, nav daudz tādu cilvēku, kuru priekšā es novilkusi bikses, un turklāt 2 reizes. Un ja nebūtu Juris Rīts, tad nebūtu cilvēks, kurš pa laikam man piezvana visā savā aizņemtībā un pavaicā Klaulīga, kā tev iet, vai tev viss labi? Es tā daru. Tu tā dari? Juri, kā tev iet? Tev viss labi? Mums arvien labāk. Arvien labāk, Arvien ja? labāk. Pavizināsi mani? Nu, ejam. Ar kuru brauksim? Melno. Ar šito Fordiņu, ja? Melno, limo. Šito. Jā, Viņu ratais. Mīļā saulīt. Mēs varam arī iesēsties viņā bišķiņ, ja? No. Klausies baigais, ne? Tankā. Tādas baigais. Viņā pirmā reize kāp. Nopietni. Jā. Es ceru, ka mēs ir ārā no viņa. Nu, tas būtu baigi labi, ja varētu tikt ārā.